Evika Siliņa saka, ka auditorija un partijas, kuras runā par iespējamu biznesa atjaunošanu ar Krieviju, viņas partijai jaunā vienotība nebūs pa ceļam. Tad man rodas jautājums, vai tā ir demokrātiska diskusija vai mēģinājums jau iepriekš nosodīt citus politiskos viedokļus. Tā auditorija, kas atbalstīs Krieviju, biznesa atgriešanu ar Krieviju, tās partijas jaunai vienotībai noteikti nebūs pa ceļam. Tā auditorija ir arī Latvijas iedzīvotāji, un tu, Evika, esi viņu ministru, prezidenta arī. Un es domāju, mēs skaidri redzam suverēno varu, Latvija pirmajā vietā. Demokrātijā partijām drīkst būt atšķirīgi redzējumi par ekonomiku un valsts attīstību. Pretējā gadījumā sanāk, ka visiem jāspēlē pēc vienas stabulas. Mēģinās sevi tagad nokrāsot kā hameleoni daudz izdevīgākā krāsā un jābūt ļoti uzmanīgiem. Kas ir tās valstiski domājošās partijas? Un tad man ir prieks, ka es esmu pievienojies partijai Suverēnā vara, jo man nepatīk spēlēt pēc vienas stabulas.